Nāc nākdama liela diena, visi bērni tevi gaida, aiz vārtiem sasēduši. 27. martā svinēsim Katoļu lieldienas. Kādi pasākumi šajā dienā gaidāmi Rēzeknē? Mums šodien pastāstīs pašvaldības aģentūras Rēzeknes kultūras un turisma centres direktores vietniece Maija Brēķe. 27. martā lieldienas. Tā ir svētdiena, protams, un aicinu visus klausītājus šo dienu, neatkarīgi no laika apstākļiem, pavadīt priecīgi, gaiši, izmantot iespēju pabūt ģimenes un draugu lokā, protams, svētku galds, kā nu kuram, vai olu cīņas, vai baznīca, tas ir katra brīva izvēle, bet es aicinu tad, kad sirds kāro iziet sabiedrībā, tad es aicinu visus pie kultūras nama, jau sākot no 9:00, kur notiks lieldienu gada tirgus, omāmas gada tirgus, tirgošanās, kontaktēšanās, mūzika, dziesmas, un ir īpaši ģimenes ar bērniem 13:00 es aicinu uz vīterošanu. Tieši pretī kultūras namam, kur būs dažādas spēles un danči un dziesmas, nu un droši vien, ka dažas kārumu balvas varēs iegūt, kā jau tas parasti tādā svētku reizē piedienas kopā ar folkloras kopu Vīteri, visiem mums labi pilsētā pazīstamo. Es domāju, ka būs jautri un ir tā vērts, lai izietu svaigā gaisā un papriecāties kopā ar visiem. Un 3:00 pilsētas kultūras namā aicinu visus uz deju koncertu Lieldienu sadancis. Koncerts ir bez maksas, un tajā piedalās deju kopa Vāģi, Dziga, tie ir mūsu pašu rēzeknieši, no Berēma ir deju kolektīvs Kūzuls, bet ir arī tālāki viesi, tādi kā deju kolektīvs Apenītis no Gulbenes, un Sprīdītis no Cesvaines, un Tapa no Jūrmalas, un Mēmele no Bauskas, tā ka liela sadancošanās un lustēšanās. Aicinu visus priecīgi svinēt lieldienas, katrs piemeklē sev to, kas sirdī tīkams, bet nāciet un būsim visi kopā. Autovadītāju ievērībai 27. martā no 8:00 līdz 15:00 tiks slēgta satiksme Brāļu Skrindu ielā posmā no Atbrīvošanas alejas līdz Valērijas Seiles ielai un tālāk Valērijas Seiles ielā līdz Baznīcas ielas krustojumam. Esiet uzmanīgi!